Mēs ieguvām brūnu gāzi. Ir vēl arī citas gāzes, kuras ir gaišākas, tumšākas, dažādās krāsās, bet ikdienā daudzas gāzes, ko mēs apkārt sev redzam, ir bezkrāsainas. Ja mēs tās neredzam, tad arī grūti saprast, kādas tās ir. Pamēģināsim kādreiz uztaisīt eksperimentus ar ūgliskābo gāzi, kurus jau var arī atkārtot mājās. Pirmais gan pirms tam. Man šeit ir glāze, un pamēģināsim ieraudzīt ūgliskābo gāzi. Man ir sausais ledus, pavisam nedaudz. To es iebēršu iekšā. Tad sausā ledus gabaliņu. Tos, protams, mājās īsti nedabūs. Bet šeit sanāk tā, ka man izdevās ūgliskābā gāze, un, protams, mēs īsti to neredzam. Bet varam to padarīt redzamu, ja pieliesim nedaudz ūdeni. Skaties, pieliejam ūdeni. Un mums uzreiz ūgliskābā gāze ir kopā ar ūdens tvaiku, un mēs ļoti labi varam redzēt, ka tas laižās lejā. Pamēģinām tagad uz svariem uzlikt un nosvērt gāzi. Rekord. Jā, mēs uzliksim rekord vēl vienu tādu trauku, un skaties, tā kā tā gāze ir, jā, nospied uz nulīt, un skaties, tagad es uzmanīgi leju, tā, lai man ūgliskābā gāze trāpa iekšā. Vai tu redzi, ka tur parādās cipariņi? Jā? Nu, pasies 0,38, 0,39. Tad man sanāk šeit, pēc būtības savācās ūgliskābā gāze ar ūdens tvaiku kopā, kas ir, un mēs reāli varam redzēt, kad svari to uzrāda. Tas nozīmē to, ka blīvāku gāzi mēs reāli varam nosvērt, un tā sastāv no kaut kādām daļiņām. Šajā gadījumā ūgliskābā gāze sastāv no molekulām. Jā, un redz, ja mēs izpūšam ārā, svari mums samazinās. Bet zin kā, skaties, ko es vēl gribu parādīt? Ja mēs paņemsim un aizdedzināsim svecīti, tad mēs jau to smago gāzi varam pārliet. Un ūgliskābo gāzi izmanto ugunsdzēšanai. Uzlej virsū uz svecīti. Jā, nu redz, mums svecīte nodzisa, jo mēs uzlējām ūgliskābo gāzi. Aizdedzināsim vēlreiz, ja tad nevajag ne ūdeni, neko, bet pietiek vienkārši ūgliskābo gāzi uzliet. Pamēģini tagad ar no šeienes vēl. Bet nelej pašu šķidrumu, pašu tikai gāzi. 1, 2. Sanāca. Ļoti labi. Un kā mājās var iegūt ūgliskābo gāzi? Soda un citronskābi. Soda un citronskābi, jā? Citronskābi, tad mēs tūlīt arī pamēģināsim. Tad taisam vaļā. Šajā gadījumā proporcijām īsti nav nozīme. Mēs cik iebērsim sodu, apmēram tikpat daudz citronskābi. Ja, tad, ja izmantosim etiķi, tad īstenībā ar etiķi mēs varam, kā saka, arī skatīties. Parasti etiķis ir atšķaidīts, tad tur mums nevajag tik daudz sodu likt. Ja, tad es iebēršu citronskābi, un tad uzber virsū sodu. Apmēram tikpat, ja? Uzmanīgi. Nu, pietiks. Jā. Tagad mēs to izmaisam, un mums ir jāpievieno ūdens. Šo tagad lej iekšā. Mums tikai nedaudz ielej, jā? Un mēs ieraugam, ka mums veidojas burbulīši. Pietiek. Un kas mums izdalās burbulīši, īstenībā šeit var pieturēt ar roku, jā, lai tad ūgliskābā gāze neaizskrien. Aizdedzina man tur. Un tagad skaties, mēs viena lieta, tad kā var uztaisīt, pieņemsim ar draugiem, interesantu eksperimentu. Viņi nezin, bet tu zini, tu uztaisi šādu glāzi, tad uzmanīgi pārlej. Protams, ka šajā gadījumā ir grūti, mēs neko neredzam, bet mums vajadzētu iedomāties, kad tā smagā gāze pārlist iztēloties. Un mēs vienmēr varam pārbaudīt, ūgliskābo gāzi, skaties kādā veidā. Ja mums ir šķiltavs vai sērkociņš, mēs liekam iekšā un tas nodziest, jo ūgliskābā gāze dzēš uguni. Šeit mēs arī redz liekam un nodziest. Un tagad sanāk tā. Tas nozīmē, šeit ir ūgliskābā gāze un pamēģina tieši tāpat uzliet virsū svecīti. Nodzisi. Skaties. Aizdedzina vēlreiz. Un tūlīt pārbaudīsim, kā to var uztaisīt. Un skaties, nākamreiz, kad tu to dari, tad, kad uzliesi virsū, tad pilnībā apgāz glāzi. Tagad pamēģināsim parādīt, kā tas būtu,
ja kāds no skatītājiem, tad gribēs to uztaisīt mājās un parādīt saviem draugiem. Iedomājies, tu esi skatītājs, es visu sagatavojis, un es draugs atnāk ciemos, tā, un tu man saki, es tev parādīšu vienu triku. Un es saku, oho, triku, jā, es gribu redzēt. Un tas kā, reku, redzi, tur sveicītes, es paņemu glāzi, redzi kaut ko iekšā, es tā, ne, es neko neredzu. Tu lej virsū, nodziest, un es tā, kā tas notiek? Kā tu to izdarīji? Un tā, pamēģini pats. Es tā, labi, es aizdedzinu sveicītes, viena sveicīte, otra sveicīte, un es tā, es arī gribu tā, bet man nesanāk. Kāpēc? Un, protams, te ir tas galvenais noslēpums. Pirmo reizi apgriežot glāzi, mums visa ogliskābā gāze izlija ārā, un līdz ar to te paliek tikai vienīgi gaiss. Un tad, protams, šāda. Šo glāzi gan ir jātur kaut kur tālāk, lai ciemiņš, kas atnāk, neredz. Un tad jau, protams, var gudri izstāstīt, kas tad tur notiek ar ogliskābā gāzi. Sapcīt, ogliskābā gāze ir pusotrais blīvāk nekā gaiss. Tāpēc tā iet uz leju, to var nosvērt, un ar to var nodzēst svecītes. Ja es izdarīšu tā, cik viņa vēl degs? Bet skaties. Tad mūsu ogliskābā gāze tur savācās vienalga. Tad veidināšana nenotiek tik ātri, ogliskābā gāze ir silta, un, protams, siltāka ogliskābā gāze mums tepat vien tik ātri nesamainās. Redz, tā liesmiņa kļūst arvien mazāk, mums svecīti nodziest. Un šajā gadījumā tik tīri no tā, ka ogliskābā gāze mums veidojas zem paša kupola, un tāpēc zem tās stikla glāzes, un tāpēc arī nodziest.